Intas ūdenstornis slavenais, kas skaitās tikpat kā Intas simbols ūdenstornis. Ūdenstorni projektēja Zviedrs Tamvēlijus, arī kādreizējais apcietinātais, un būvēja latvietis Puntulis Ādolfs. Viņš ir būvējis tajā laikā visas jaunākās, visas atbildīgākās un iespaidīgākās būves. Šis tecis ir pirmā un otrā kārta. Pirmā kārta ir agrāk, protams, ir atkal tie paši vergi strādājuši un būvējuši. Starp citu, no katras kurstiņa ir nokrituši daži un gājuši bojā. Pēdējā otrā kārta ir 1952. gadā. Strādāja ar šeit diezgan daudz latviešu. Starp citu jāsaka, ka ar šī teca būvi un metinājumu kļuva slavens viens no latviešu zikiem, tas bija Kļava. Man šķiet, ka Alberts viņam vārdā bija. Tad bija tāda gadījuma, kad gadījās avārijas, tad nakts laikā viņi cēla lēģeri augšā, deva speciālu apsardzi un veda, lai viņš sametinātu bojājumu. Mēs šeit atrodamies Jaunās Zemes rajonā, ka šī rajonā tuvu pie Jaunās Zemes bija 6. Olps, šeit arī bija lieli lēģeri. Un no 6. Olpa šeit cienī vieda arī ir lieli bija cilvēku kapi. No tiem cilvēkiem, ka šeit ir guldīti kādreiz 40-45 gados. Tagad šī vietā arī ies jauna celtniecība un izcelta jaunā profilaktorija. Šeit apakšā apmēram viss ir izbērts, ar to šaktas parodu, tad apakšā tam šīm parodām un smiltīm atradās cilvēka kauli. Tāds varbūt skan tā jocīgi, Jaunā Zeme. Tā tiešām bija starp 11 un 12 šahtu, un pat starp centru bija plašs rajons, ko sauc pa Jauno Zemi. Novoja Zemļā. Ievērojami bija ar to, ka biezs kodus slānis un purvaina vieta, bet te bija saceltas vienstāvu mājiņas, tādas dažas kā pagaidu mājiņas, un te dzīvoja daudz latviešu Jaunajā Zemē. Un sākās sausumais 6. Tas ir 6. Olpa rajons. Bet tie bija pēdējā laika 6. Olps, tas, kas cēla 11 un 12 šahtu un visu būvniecību. Bet te ir bijis vēl kādreiz no 41. gada kaut kādi lēģeri, pa kuriem maz ir palicies. Piemēram, braucot uz Lielo Intu, to savu Seļhozu, kā mēs saucam, uz Seļhozu kreisā pusē no tilta 41. gadā ir bijušas 100 zirgu telts, pusierakts zemē, kur pēc ārotbiedrības ilgadīgās vadītājas vārdiem, kuri bija ieradusies kā jauna komjonita šeit 41. gadā, teica, esot bijuši ap 2000 igauņu virsnieku tajā zirgu teltē. Pagaidām no turienes nekas nav palicies pāri, bet vienīgais to viņa zināja, ka tas kontingents īsā laikā ir izbeidzies. Tātad kaut kur arī tur ir vajag būt kauliem, turpatās jau tālu jau tādu kontingentu 2000 cilvēku nevarēja un negribēja neviens vest. Jaunā Zeme ir aiz 4. sieviešu to saucamo Olpu, kuras vadītais bija ļoti slavens MVD apakšpulkvedis, vēlāk ir kā pulkvedis Baradūļins. Pēc ziņām viņš ir aizbraucis un dzīvo Rīgā, saņēmis par 4500 sieviešu lietpratīgu vadību personālo pensiju. Šeit dzīvoja apakšpulkvedis, vēlāk pulkvedis MVD Haļējevs, kurš skaitījās visu lēģeru priekšnieks. Saucās kādreiz Grazā Intī, tas ir Intas briesmas. Tagad, protams, viņa nav, un šī celtne pašreiz ir tāda kā spec viesnīca, kurā ierodās
un dzīvo visādi direktori un partijas vadība iebraukusē. Vēl otrs jāpiemina, mums bija arī Grozā Intas briesmas. Tas bija kādreizējais majors Makoļņikos, vēlāk par pārlieku lielu sirsnību viņš bija pazemināts pa vecāko leitnantu, kurš komandēja to saucamo soda bataljonu. Ja kaut kur Lieģeros sākās kaut kādas nekārtības, tad tas soda bataljons apbruņots ar automātiem, drāzās iekšā.